ja mēs runājam par brīvās tirdzniecības līgumu, tad ir jāsaprot, ka izmaiņas tomēr būs ļoti lielas. Pirmās izmaiņas viņas skars lauksaimniekus, jo lauksaimnieki Eiropā dzīvo no subsīdijām. Un subsīdijas ir tātad pretrunā ar brīvo tirdzniecību. Tātad Amerikas zemnieki subsīdijas nesaņem, un šai situācijai jābūt līdzvērtīgai. Ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir 13 miljoni zemnieku. Un šo platību, ko apstrādā 13 miljoni zemnieku Eiropas Savienībā, Amerikā apstrādā līdzvērtīgu platību 750 000 cilvēku. Tātad viņi strādā daudz efektīvāk, viņi var iztikt bez subsīdijām, viņi strādā ar ķīmiju, ar ģenētiski modificētiem organismiem, viņi strādā dzīvniekus, gaļu audzē, gaļas lopus ar augšanas hormonu palīdzību, ar pārtikai pievienojot antibiotikas, kas ļauj turēt dzīvniekus lielos kompleksos un cieši. Un tātad Eiropā ienāks lēta amerikāņu pārtika. Standarti pārtikai būtiski atšķiras Eiropas Savienībā no Amerikas Savienotajām valstīm. Amerikā ir atļautas tādas vielas, kuras Eiropā ir stingri aizliegtas. Tā problēmas paša sakne ir tā, ka ir divas pilnīgi dažādas pieejas Amerikas Savienotajās valstīs un Eiropas Savienībā par kaut kādas vielas laišanu kādā produktā apritē. Eiropas Savienībā tas princips ir tāds preventīvs. Pa priekšu ir jāpierāda, ka tā viela ir nekaitīga, un tikai tad viņu drīkst iestrādāt produktā, kuru dot cilvēkam patērēt. Amerikā ir pilnīgi pretēja pieeja. Jebkura viela ir atļauta, un ja uzkrājas pierādījumi, ka viņi ir kaitīgi, tad viņi tiek izņemti no apgrozības. Un tātad visas šīs lietas rezultātā pie mums ienāks pārtika, kas būs stipri lētāka. Viņa tātad saturēs ģenētiski modificētus organismus. Gaļa būs stipri lētāka, gan cūgaļa, gan lielopa gaļa, jo viņa būs audzēta ar augšanas hormoniem, un tā būs klonētu dzīvnieku gaļa. Un Amerikas Savienotajās valstīs nav marķējumā jānorāda, ka tā ir ar augšanas hormoniem audzēta gaļa un ka produkti satur ģenētiski modificētus organismus. Eiropas Savienībā šī prasība ir, un šobrīd nepastāv strīds starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm par to, ka šeit šādus produktus varētu neatļaut. Strīds ir tikai par to, vai norādīt šo informāciju marķējumā vai nenorādīt. Un amerikāņi ir pret. Par ko mēs esam vienojušies, tātad tas nav zināms. Tātad uz sarunām gatavojas tādā veidā, ka rūpniecības lobby, tātad dažādas asociācijas un sabiedriskās organizācijas, viņas tiek iepazīstinātas ar dokumentiem, ar kuriem tiks iets uz sarunām, viņām ir iespēja iestrādāt savus priekšlikumus. Savukārt patērētāju aizsargājošas organizācijas vispār netiek pielaistas pie sarunām, jo baža ir, ka tad nekad to līgumu varētu arī neparakstīt. Un tieši no patērētāju viedokļa ir tā baža. Un baža ir ne tikai zemniekiem, tas ir skaidrs, ka subsīdija nebūs, ja šādu līgumu parakstīs. Baža ir par to, ka mēs ēdīsim pārtiku, kura būs daudz neveselīgāka kā šobrīd tā, kas ir Eiropā. Izplatību gūs tātad pārtika saturoša ģenētiski modificētus organismus, pie kam nenorādot tos marķējumā. Normas, kas ir augļos un dārzeņos, pesticīdu normas, vienas un tās pašas vielas, kas Eiropas Savienībā ir atļautas ļoti mazās koncentrācijās, atliekas šo vielu augļos un dārzeņos. Amerikā šīs atļautās koncentrācijas ir 100 vai 1000 reižu lielākas.